Beidzamo 10 gadu laikā jaundzimušo skaits Latvijā ir samazinājies par 40%. Tātad beidzamo 10 gadu laikā. Protams, jāatcerās, ka tātad pandēmijas laiks, militārais konflikts Ukrainā. Valdība daudz par to runā, bet būtībā tie ir tikai populistiski saukļi. Nevienam būtībā tas īsti neinteresē. Tad šodien mēs redzam, ka visu valdību un valdības pārstāvis interesē personīgās intereses, viņa labklājība un personīgais labums, jo jābūt atbildībai, ir jāsamazina šī birokrātija, jāveicina reāli, ir jāveicina ekonomiskā attīstība, jāatbalsta ir uzņēmēji, jāatbalsta cilvēki, kas grib kaut ko radīt, jāatbalsta jaunās ģimenes, jārada jaunas darbvietas cilvēkiem un drošībai jābūt arī. Visiem tiem, kuri vēl cenšas kaut ko izdarīt šīs valsts labā, ir jāsaprot, ka, manuprāt, tiešām ir beidzamais brīdis pienācis, lai vismaz mēģinātu kaut ko mainīt. Pretējā gadījumā šī spirāli, nāves spirāli demografiskā ies tālāk un tālāk, un kaut kādā brīdī šī sabiedrība vienkārši nevarēs vairs atražot sevi un uzturēt sevi. Tas arī viss. Labdien, Arnoldi! Labdien, Raimond! Šodien mums atkal jārunā ir par pietiekami skarbu tematu – demogrāfija. Mēs to esam jau daudz raidījumus veltījuši šim, jo ir jāsaprot viena lieta. Nebūs cilvēku, nebūs valsts. Nebūs cilvēku, nebūs ārstu, nebūs skolotāju, nebūs policistu, nebūs armijas, nekā nebūs. Tad, protams, mums stāstīs, ka vajag ievest legālos un nelegālos migrantus, lai viņi vismaz kaut kā darba tirgu piesātina ar kaut kādām darbībām. Ja? Bet ir fakts, ka mēs jau esam to runājuši. Tad, kāpēc tas ir svarīgi, es jau to teicu. Ja? Nav cilvēku, nekā nav. Varat aizmirst par valsts attīstību, par ekonomiku, par drošību, par visu. Ja? Tātad, kas mums ir? Mums ir situācija tāda, ka atkal ir ienākuši tātad statistikas dati pār 9 mēnešiem. Tātad, ko tad mēs redzam? Ja, ka 2025. gada pirmajos 9 mēnešos dzimstība ir samazinājusies praktiski par 11% salīdzinot ar pagājušā gada 9 mēnešiem, ar 24. gada 9 mēnešiem. Tātad, mēs jau pagājušajā gadā runājām par šiem datiem, ja, ka dzimst mazāk kā 1000 bērnu mēnesī, ka tendence ir tikai lejupējoša. Principā ir tāda situācija, ka visā 2025. gadā iespējams būs tikai 12,000 jaundzimušo visā valstī, visā gada, teiksim, griezumā. 12,000. Kā pats saprot, tas ir praktiski nekas, ja salīdzina ar mirstību, kas jau ir ārkārtīgi ilgu laiku negatīvs balanss starp dzimstību un mirstību. Ja? Un vēl viens tāds skaitlis, ka beidzamo 10 gadu laikā jaundzimušo skaits Latvijā ir samazinājies par 40%. Tātad beidzamo 10 gadu laikā. Protams, jāatcerās, ka tātad pandēmijas laiks, militārais konflikts Ukrainā. Es te gribēšu uzdot jautājumu, Arnold, kā tev šķiet, kas ir cēloņi tam, ka, manuprāt, tā situācija ir bezcerīga. Valdība un daudzi tur runā par demogrāfiju kā prioritāti, skaitļi un cipari un fakti rāda pilnīgi pretēju ainu, nekāda prioritāte. Tā nav pat jau uz papīra, tā ir prioritāte. Tas viss rezultējās ārkārtīgi negatīvos skaitļos. Ja. Kā tev šķiet? Kas ir cēlonis šim visam? Tāpēc, ka mēs redzam, kā es arī teicu pašā raidījuma sākumā, tā jābūt absolūtai prioritātei. Teicu, ka bez tā nekam citam nav nekādas nozīmes. Tu nevar uzbūvēt ne biznesu, nevar uzbūvēt ekonomiku, nevar uzbūvēt drošību, ja to vienkārši nav cilvēku. Vai arī valsts pārņem, piedod migrantu pēc kāda laika. Pēc, ka viņi daudz, viņi nāk no valstīm ar 100 miljonu iedzīvotāju, ja viņam tur 1 miljons tur vai šur, viņi pat pie sevis mītnes zemē pat nepamana, ka viņi nav. Šeit mēs to redzam. Mēs redzam, kāda Rīga paliek aizvien tumsnējāka, mēs redzam visus šos te skaitļus. Arnold, manuprāt, kārtējā katastrofa.
Ja mēs runājam par katastrofām jau pagājušajā gadu un aizpagājušajā gadu, tad katru reizi, katrs gads atnes jaunu katastrofas līmeni. Tātad, Arnold, cēloņi, kāpēc šī situācija ir tik dramatiska un kāpēc neizskatās, ka varētu kaut ko mainīt? Un varbūt tev tomēr ir kaut kāds priekšlikums, kā varētu šo negatīvo tendenci tomēr pārlaust vai mēģināt vismaz noturēt, ja ne uzlabot situāciju. Lūdzu. Pirmkārt, tad visi šie dati, ko tu nosauc, ja, šī demogrāfijas problēma un šī dzimstības samazināšanās valstī, tas ir kā spogulis, tas atspoguļo būtībā reālo situāciju valstī. Tad tas nozīmē, ka valstī viss ir ļoti slikti, ekonomiskā situācija, sociālā situācija. Tas ir ļoti slikti, tas ir reāls atspoguļojums, jo, kā mēs jau vairāk kārt esam runājuši, ja, ka cilvēki vienkārši meklē drošību, meklē labākas dzīves apstākļus, ekonomiskos apstākļus, jaunās ģimenes. Un tu pareizi piezīmēji, ja, ka valdība daudz par to runā, bet būtībā tie ir tikai populistiski saukļi. Nevienam būtībā tas īsti neinteresē. Tad šodien mēs redzam, ka visu valdību un valdības pārstāvis interesē personīgās intereses, viņu labklājība un personīgais labums, jo es domāju, ka arī viņi domā, ka viss ir tik slikti, ka būs jāmūk prom no šīs valsts, ja? Un tad vienkārši aizmukt tāpatās, kā var teikt, bez finansiāla nodrošinājuma, ja, plikam, būtībā nav iespējams, ja, jo, ko tad viņi darīs, ja, tad katrs cenšas sev kaut kādu sagādāt kapitālu, pērk kaut kādas īpašumus ārzemēs šeit par šo, dažādos ceļos iegūto finansējumu, labklājību, es nezinu, ja, mēs runājam par daudz, par to, kad ir lielas algas, lieli, kā var teikt, pabalsti un prēmijas un dažādi atalgojumi valsts kapitāla sabiedrībās, dažādām amatpersonām arī, kas ir nesalīdzināmi un nesamērīgi ar parastiem vienkāršiem cilvēkiem, ja? Arī par tām pašām pensijām, ja? Kad ir nonsens, ka daži saņem vairāk 10 000, cits saņem ap 300 eiro, un kā tad izdzīvot tie pensionāri, kas būtībā, ir pakļaut vislielākai diskriminācijai. Es uzskatu, pensionāriem tas ir tāds vissmagākais trieciens, jo, es nezinu, tā indeksācija vai salīdzinājums ir īpaši tiem cilvēkiem, kas ir sasnieguši pensionēšanas vecumu, ja, būtībā, viņiem tajā laikā, kad, acīm redzot, Latvija nebija brīva, ja, un visi strādāja, lielajā padomju saimē, ja, tad pēc kaut kādiem aprēķiniem viņiem šīs pensijas ir sareiķinātas ļoti zemes. Ja? Un tas arī liecina par to, ka būtībā tas ir netaisnīgi pēc šiem cilvēkiem, un tas kopējais dzīves līmenis ir ļoti zems. Ja? Un neliela sabiedrības daļa tik saņem atbilstošas pensijas, ja? Ja mēs runājam par pensionēšanās vecumu. Tad atgriežoties pie demogrāfijas jautājumu, skaidrs, tas ir tieši spogulis situācijai valstī. Tātad aritmētiskā progresijā mēs ejam un situācija pasliktinās valstī, līdz ar to demokrātiskā situācija arī pasliktinās, jo tas ir kā barometrs, ja? Jo cilvēki baidās, cilvēki rēķina, cilvēki domā, cilvēki skatās, kur drošāk veidot ģimeni, bērnus dzemdēt un tā tālāk. Ja? Tāpēc tas ir pats svarīgākais, es domāju, ja? Un izeja no šīs situācijas ir tā, ka, kā mēs jau runājam, progresīvi politiskie spēki, cilvēki, kuri reāli domās, sāks domāt valstiski, kaut vai nedaudz valstiski, ja? Ne tikai par personīgo labumu, ja? Ne tikai dalīt to sēgu, kā šodien daudz arī politiskās partijas ar to nodarbojās, ja? To mēs redzējām par Stambulas konvencijas balsojumu, ja? Kas ir nesaprotami, ja? Un cilvēkiem daudz, kā var teikt, aizmālē acis, novērš uzmanību no lielām problēmām valstī, pievēršot uzmanību Stambulas konvencijai un citām nebūtiskām problēmām, bet būtībā tādām lielām problēmām, kā demogrāfija, kā dažādas, kā var teikt, afēras, naudas iztērēšana,
nelietderīgi un tā tālāk, jā, ekonomiskais stāvoklis, kas to visu pasliktina. Viss šīs afēras un viss šī, var teikt, valsts izlaupīšana pasliktina mūsu ekonomisko situāciju. Par to neviens nedomā. Birokrātija milzīgā, kas ir arī klātesoši visam. Tad secināt var, ka maza sabiedrības daļa dzīvo labi, ļoti maza. Un nav tā vidējā slāņa, jā, arī šodien. Jo situācija ar vidējo slāni agrāk uzņēmēji varēja atļauties, vairāk tērēt naudu dažādām vajadzībām, ja, tad šodien tas vidējais slānis arī būtībā tāds nav. Ir vai cilvēki, kas ir diezgan turīgi, bagāti, ja, vai tādi, kam ir problēmas, ja savilk galvas. Un tas viss liecina par to, kad arī demogrāfija ir uz ļoti zemu līmeņu. Tas ir viens no faktoriem. Otrs faktors ir tāds, ko es pēdējā laikā esmu novērojis. Jaunatne, jā, šīs liberālās vērtības, jā, aiziešana prom no konservatīvām, no tradīcijām, no konservatīvām vērtībām, tad tas arī visu to pasliktina, jo jaunieši, kā mēs redzam, maz veidojas jaunas ģimenes, un ļoti bieži mēs zinām, kad izjūg ģimenes, jā, šķirās, izjūg ģimenes, cieši bērni, ja tādi ir ģimenē. Tad bērni gūst traumu un attiecīgi arī šiem bērniem priekšstats par normālu ģimeni, par attiecībām starp tēvu, māti un tā tālāk un par konservatīvām vērtībām jau nākotnē ir traumēts, sagrozīts. Un tad ko mēs varam gaidīt, kādi šie jaunieši veidos ģimenes, jā? Kad viņiem nav šīs tradicionālās konservatīvās vērtības, tradīcijas. Ja. Ir ļoti maz tādu. Un vairāk mēs redzam, kad internetu pasaulē jaunieši pavada laiku, ja, un tā arī ir milzīga problēma. Ja. Tad šīs attiecības starp jauniešiem, šis modelis, šīs liberālās vērtības, un tas arī traucē demogrāfijai. Izeja ir tāda, kad valdībai, es domāju, ne šai valdībai, bet valdībai, kas nākotnē varētu būt un varētu būt no normāliem, progresīviem, enerģiskiem, domājošiem cilvēkiem, kas tiešām redz šo problēmu, saskat to problēmu un ne tikai domāt par savu personīgo labumu, par to, kā iegūt kaut kādu, no tā, kad nokļūstot valdībā kaut kādu sev personīgu labumu, bet tomēr domāt, kā šeit Latvijā uzlabot dzīves līmeni cilvēkiem, ja? Jo tomēr mēs dzīvojam sociālā vidē, mēs kontaktējamies viens ar otru, un mēs esam atkarīgi no kaimiņiem, no cilvēkiem, no līdzcilvēkiem, ar kuriem mēs kopā, būtībā dzīvojam, ja? Tāpat tās medicīna, ja? Izglītība, veselība, viss tas ir savstarpēji saistīts, ja? Drošība, un ir vairāk jādomā par līdzcilvēkiem, par kopējo līmeni, lai tas kopējais līmenis mums augt, lai nebūtu tā, kad izrēķina vidējo algu, ja? Tur viens saņem 30 000, viens saņem labi 800 eiro, un tad sadalot šo summu uz 2, tad mēs saņemam vidēju aritmētisko, ja? Lai tas tā nebūtu, lai cilvēks saņem, piemēram, katrs pa 2-3 tūkstoši, ja, pieņemsim, ja. Un samērīgums, tas ir svarīgākais faktors, ja, viss šīs algas, lai viņas būtu samērīgas, lai, piemēram, kaut kāda amatpersona neteiktu, kas tur ir, es tur saņemu 10, 11, 12 tūkstoši mēnesī, ja, un man ir tur mašīna pa 100 000, ja, darba mašīna dienestu vajadzībām. Es uzskatu, tas nav samērīgi pie situācijas, kad daudz cilvēks nesaņem pat 1000 eiro mēnesī, ja. Un par to viss ir jāpadomā, un tie, kas šodien ir tādā labvēlības statusā, ja, ir nonākuši pie šīs silas, var teikt. Viņi jau nedomā par līdzcilvēkiem, viņiem interesē personīgais, un viņi negrib atteikties no tā, kurš šodien atteiksies, ja viņš saņem 12 000 algu, ja, mēnesī, kāpēc viņam vai tur 7, 8 vienalga, ja, kāpēc viņam būtu jāsamazina vai jāatsakās no tā, ja. Lai citi arī saņemtu lielāku atalgojumu, vai vismaz izlīdzināt kaut kā, ja? Nebūtu šī birokrātija, ja?
liekās darbvietas. Tas viss ietekmē demogrāfiju, jā. Tas viss ietekmē demogrāfiju, tāpēc, ka viss valstī ir slikti, jā. Mums nav ekonomiskā izaugsme, tad pa ielām braukā daudz dārgas mašīnas. Man nekas nav pret to, lai braukāt, jo vairāk, jo labāk, bet kā šie cilvēki ir nokļuvuši pie šīm mašīnām, kā viņi ir tikuši, kā viņi ir nopelnījuši. Jā. Piemēram, viņi strādā privātu biznesā un teiksim, kaut ko rada, ja, rūpnieciski kaut ko rada, pārdod uz citām valstīm, ārzemēm, nopelna naudu. Man nekas nav pretī, ļoti labi, ja mums ir tādi cilvēki daudz bagāti, bet, diemžēl, ir ļoti daudz tie pelēkie darījumi un diemžēl, tā nauda, kas ieplūst Latvijā, no dažādiem fondiem, ja, un arī no valsts budžeta, nokļūst negodīgā ceļā daudz cilvēku kabatās. Un tāpēc arī viss šī ekonomiskā situācija ir tādā sliktā stāvoklī. Cerība ir vienīgais tā, kad nākamās Saeimas vēlēšanās ļoti izmainīsies. Šis politiskais sastāvs, kad nāks pie varas kaut kādi cilvēki, kas politiskās partijas, politiskie spēki, kas varbūt domās arī valstiski. Un pirmkārt, kad tiks pieņemti likumi, kur būs kaut kāda atbildība šiem cilvēkiem par lēmumu pieņemšanu, jo mēs masu medijos, kā var teikt, daudz redzam, daudz informācijas ir par dažādām tādām negodīgām lietām, bet tas ir būtībā faktu konstatācija. Būtībā mēs dzirdam, redzam, bet nekas jau nenotiek tālāk. Neviens netiek saukts pie atbildības, nekas netiek izmeklēts. Un rezultātā viss notiek tā kā notiekās. Ja? Tad ir kaut kas jāmaina. Ir jābūt atbildībai, ir jāsamazina šī birokrātija, jāveicina reāli, ir jāveicina ekonomiskā attīstība, ja? Jāatbalsta ir uzņēmēji, jāatbalsta cilvēki, kas grib kaut ko radīt, jāatbalsta jaunās ģimenes, jārada jaunas darbvietas cilvēkiem. Un drošībai jābūt arī. Tad ir jāatbalsta valsts policija, tieši profesionālisms. Jā. Ir jādomā, kā vairāk apmācīt cilvēkus, kas strādā drošības dienestos, valsts policijā, piemēram, un citos drošības struktūrās, veselības aprūpes vietās. Teiksim, vairāk vajag speciālists, ja, jo arī mums trūks, lai nokļūtu pie ārsta, ir rindas jāgaida, tad tas arī ir nenormāli, ja, tad mums trūks speciālisti un ir jārisina šie jautājumi. Un tad es domāju, ja mēs pacelsim kopējo līmeni valstī, tad arī demogrāfija, protams, pacelsies, jo tad cilvēki negribēs mukt projām un braukt uz vietām, kur varbūt viņi redz, ka viņiem ir izdevīgāk, labāk, jā, radīt, veidot ģimeni, tad atrast sev jaunas mājas, jā, lai viņi nebrauc prom no šejienes, lai šeit šie apstākļi būtu tādi, ka cilvēks normāli varētu dzīvot. Jā, Arnold, visam varu piekrist. Tātad, kāda mums secinājuma? Secinājumi mums ir ļoti vienkārši. Cilvēki jūtas nedroši par rītdienu, gan dažādu militāro konfliktu dēļ, gan iekšējās situācijas dēļ valstī, kur neviens ne pa ko neatbild. Es tikai atgādināšu, mēs tev vienu raidījumu veltījām tam, ko tu teici, cik tad cilvēki ir apmierināti un cik neapmierināti. Tikai atgādināšu, ka jautājumā par ministru kabineta darbību un kā to uztver, iedzīvotāji, tur bija šokējoši skaitļi, 39% izteica pesimismu, 34% izteica dusmas un naidu, tālāk 12% viss bija vienkārši vienalga, ja viņi abstrahējās vispār no šīs valsts, no šī ministru kabineta, vēl 8% nevarēja pateikt viedokli, un ir tie 7%, kurus viss apmierina un kur viss kārtībā. Bet, ja tu skaties, ka 7 pret 93, diez vai
mēs varētu teikt, ka valsts virzās pareizā virzienā. Otrkārt, es domāju, ka tas moments, kad viss var beigties ar krahu, ir ļoti tuvu. Iespējams, ka mēs vairs nevarēsim šo demografisko situāciju, teiksim tā, uzlabot, jo tā situācija radās ne jau vakarā. Tā situācija radās jau pirms gadiem, ja tas viss krājās. Ja. Šobrīd tas vienkārši tagad viss kopā ar ārējiem faktoriem, tātad militārais konflikts Ukrainā, kopējā nedrošība, jautājums par ekonomisko situāciju. Protams, ka tas jaunos cilvēkos rada vēlmi pirmkārt aizbraukt prom no šejienes. Un otrkārt, teiksim, ja viņi vēl neaizbrauc, tad viņi ļoti rezervēti skatās uz ģimenes veidošanu un bērnu radīšanu. Tie ir fakti, un to nevar ar kaut kādām deklarācijām, ar kaut kādiem, teiksim, plāniem izlabot. Pēc, ka ir vēl viena lieta, ko tu ļoti labi zini, uzticību ir ārkārtīgi grūti iegūt valstī. Šo ticību, uzticēšanos, ka valsts strādā cilvēku labā, ka valsts strādā sabiedrības labā, bet pazaudēt šo te uzticēšanos ir ārkārtīgi viegli. Un to mēs arī redzējām tajos skaitļos, par ko es arī pieminēju. Ja? Tāpēc es vienkārši domāju, ka visiem tiem, kuri vēl cenšas kaut ko izdarīt šīs valsts labā, ir jāsaprot, ka, manuprāt, tiešām ir beidzamais brīdis pienācis, lai vismaz mēģinātu kaut ko mainīt. Pretējā gadījumā šī nāves spirāli demografiskā ies tālāk un tālāk, un kaut kādā brīdī šī sabiedrība vienkārši nevarēs vairs atražot sevi un uzturēt sevi. Tas arī viss. Labi, Arnold, paldies tev par viedokli. Uz redzēšanos. Uz redzēšanos.